Galvenais jautājums, ko šodien varam ministrijā virzīt manā personā, ir mūsu austrumu pierobežu ekonomiskās drošības attīstības plāns, rīcības plāns. Un rīcības plānam ir arī finansējums, dažāds pārnozaru finansējums, vairāk kā 600 miljonu eiro apmērā, no kuriem indikatīvi 350 miljoni jau ir iztērēti drošībā, izglītībā, ekonomiskajās aktivitātēs, dažādās lauksaimnieku programmās, robežu nostiprināšanā, bet šajā plānā noteikti nepieciešams izmaiņas. Mēs jau drīzumā nāksim ar izmaiņām, jo mēs redzam, ka apstākļi mainās pasaulē. Apstākļi mainās arī mūsu pierobežā. Drona lidojumi, drošības riski, tā visa rezultātā turisms aizvien turpina krist, ekonomiskā aktivitāte samazināties, uzņēmēji nelabprāt var vaļā jaunas ražotnes, izņemot tie, kas ir kārtīgi Latgales patrioti. Attiecīgi šis plāns tiks papildināts ar vienu mērķi, lai šīs aktivitātes pēc iespējas ātrāk tiktu ieviestas, lai tiktu pielāgotas šodienas vajadzībām un nepieciešamībām, lai cilvēkiem būtu drošības sajūta un uzņēmējiem, kad viņu investīcijas ir aizsargātas. Arī, ja notiek kādi negadījumi, ka šo negadījumu radītās sekas tiek kompensētas, kad drošībā ir ieguldīti pietiekoši daudz resursi, kad vienkāršus apdraudējumus mēs daudz elementārāk un preventīvāk spējam novērst, kā tas ir bijis līdz šim. Lai lielās investīcijas izvēlētos Latgali kā vietu, kur investēt, attīstīt ne tikai Latgales, bet arī visas Latvijas ekonomiku. Ir ļoti svarīgi šos plānus precizēt. Un vēl svarīgāk, lai šie plāni tiktu pēc iespējas ātrāk realizēti, lai pēc iespējas mazāk birokrātijas, pēc iespējas mazāk papīra, bet pēc iespējas augstāks un efektīvāks rezultāts Latgalei. Būs mums droša Latgale, būs arī droša Latvija. Paldies!